Tad mums līdz spēlē palika vēl tikai 15 minūtes, un mēs esam paķēruši pēc iesildīšanās Mati Babri. Un tad viņš ir komandas kapteinis. Jautājums tāds, kāds ir noskaņojums pušiem? Ģertuvē, kāds ir noskaņojums pirms tās spēles? Principā esam diezgan gatavi, manuprāt. Visiem ir diezgan labs noskaņojums, tomēr ir stipri pretinieki pretī. Katrs grib pierādīt, ko viņš var izdarīt, un tāpēc ceram uz labu spēli un pašadēļ no katra no mums. Vai tas fakts, ka ir daži spēlētāji traumēti mums, kā tas ietekmēs mūsu šodienas spēli? Nu jā, ir tā, ka daži spēlētāji ir traumēti, bet ir arī mums alternatīvas, tāpēc mēs izmantosim mūsu resursus, lai gan tie nav tik lieli kā Spāņiem varbūt, bet mēģināsim darīt visu, ko varam. Vai jums ir labs priekšstats tagad, vai izanalizējāt Spāņu spēli un tagad esiet gatavi arī taktiski pret viņiem cīnīties? Jā, mēs viņus analizējām, skatījāmies, kā viņi spēlē uzbrukuma aizsardzībā, saprotam, ka viņi mūs principā visu laiku presēs, bet mums ir kaut kas padomā, ko darīt pret to. Skaidrs, Matī, paldies tev un vēlam veiksmi spēlē. Davai.